9. Namējā kausa izcīņas nedēļa ir ierakstīta vēsturē. Šonedēļ 2 komandas cēla virs galvas Namējā kausu, taču vēl 7 citas pietuvojās sezonas mērķim. Erste Finance elites divīzija 4. mačā pro Latio bija iespēja izdarīt nepanākto, uzvarēt Wolf komandu 2. reizi pēc kārtas, un viņi to arī izdara. Tas gan nenāca viegli. Pro Latio bija pirmie, kas ielādē 2 ripas Wolf vārtos, taču 2. periodā Wolf ātri vien panāk 2-2. Perioda izskaņā vēl pa 2 jaudīgiem vārtu gūmiem, un periods noslēdzās ar 3-3. Bullīšu galvenie varoņi Jānis Auziņš, kas aptur visus Wolf mēģinājumus gūt vārtus, un Edgars Skojevs, kas pievienos savā statistikā jau 3. izslēgšanas spēļu game winning goal. 5. spēle, Pro Latio spēle, vistīrākā uzvara, vistīrākā sakāra. Rudolfs Prusis eleganti panāk 1-0. 2. vārtu gūmā Reinis Ruks uztaisa, sauksim to par Reiņa Ruka pauzi, kuras laikā notīra aizsardzību un apmulsina vārtsargu. Ar precīzu metienu panāk 2-0. Pēc mirkļa Pro Latio Leonards Leo Avakovs lielā ātrumā ielaužas Wolf aizsardzības zonā, un tieši tajā pašā stūrī triec 3. ripu Wolf Borskoviču sargātajos vārtos. 4. jau paliek principiāli, 8 metieni pa vārtiem un puse no tiem rezultatīva. Tāda statistika tiešām sen nav redzēta. Ar šādu pārliecinošu uzvaru Pro Latio sistēmas ne tikai ir atspēlējušies no 0-2 sērijā, bet nu jau ir nonākuši 1 uzvaras attālumā no Namējā kausa celšanas. E2 divīzijā Krauzers komanda iesāk pārliecinoši. Jau 2. perioda sākumā ir panākts 2-0 un šķiet jau, ka tāds arī būs sērijas rezultāts. Taču Aizpuls 3. periodā pamaina stratēģiju un mazākā 5 minūšu laikā gūs 2 vārtus. Gūtie vārti nozīmē, ka laika turpināt spēli vairs nav. Ir jāizspēlē bullīšu sērija. Aizpuls izdarīja izvēli laist laukumā Nikitu Krilovu un Kārli Lasi, kuri katrs putniņa sargātajos vārtos iemet pa ripai. Jaudīga atspēlēšanās un sērijā līdz 4 uzvarām Sīvs 1-1. 18. aprīlī E3 divīzijā Ogres ledus brāļiem mājas halē bija tikai viens uzdevums – izlīdzināt sēriju un nodrošināt sērijas 7. spēli – kausa spēli Ogrē. Vispirms Kristaps Jaunozoliņš panāk 1-0 par labu LB, un vēlāk viņam vēlreiz izdodas izvirzīt komandu vadībā, panākot 2-1. Taču Rupučs sāk bombardēt LB vārtus, kopā 5 reizes dabūjot ripu pāri vārtu līnijai. Ar to pietiek. Rupučs brauc atpakaļ uz Rīgu, vadot sēriju ar 3-1. 5. abu komandu tikšanās ir vissvarīgākā. Rupuču sniegums ir pāri pašu ekspektācijām, jo paši bija gaidījuši, ka šī sērija ies līdz 7. spēlē. 1. minūtē Jānis Miķelsons atklāja rezultātu, un 1. perioda izskaņā Rupuču Jānis Bricis ar ātru reakciju un atlēkušo ripu jau panāk diezgan pārliecinošu 2-0. 2. periodā Rupuči realizē vairākumu ar precīzu šāvienu devītniekā. 3. periodā jau panāks 4-0. OLB gan izdodas gūt 1 vārtus, taču tas jau ir par vēlu, jo Rupuči drīz pēc tam sāk jaudīgas svinības, atzīmējoties par Olibet EHL E3 divīzijas Namējā kausa izcīņas čempioniem. Lūk, arī pāris vārdi no komandas kapteiņa Kaspara Freimaņa. Visi komanda maločīgi. Sezonas sākums mums negāja, sapratām, kas jāpamaina, un beigās viss salikās. Un beigās arī uz soliņu visi bija mierīgi, kas mums bija lielākā problēma sevi savaldīt. Jā, tā kā visi maločīgi. Kāds svinības? Nu to mēs vēl nezinām.
Lai arī E4 divīzija bija pirmā, kur zinājām pusfinālistus, tomēr tā bija pēdējā, kurā vēl nedēļas sākumā nezinājām finālistus. Trešajā spēlē Aizvuls gūst vārtus no netipiska leņķa, taču ieskatoties redzams, ka uzbrucējs Sergejs Paulovs pielabo Drēlinga metienu, novirzot ripu garām turka kājsargiem. Drīz pēc tam Aizvuls komanda panāk 2-0. Un PTA ļoti līdzīgā veidā 1-2, taču ar tādu rezultātu arī noslēdzās šī tikšanās, atstājot svarīgākos notikumus 4. spēlē. Pazaudēt ripa aizsardzības zonā noved pēc vairākiem mēģinājumiem pārspēt PTA vārdsargu, un hausa rezultātā noved pie Georga Kozereva šķīliena, kas izvirza Aizvuls vadībā. Bet Kirila Peclina plauksts metiens pārsteidz vārdsargu un panāk 2-0. PTA rezultatīvākais spēlētājs panāk 1-2, taču tūlīt pēc tam Aizvuls iedzen vēl 2 naglas PTA komandas leduskapī, atstājot sapņus par finālu uz nākamo sezonu. Finālā uz Tukumu pie Tukuma brāļiem nāksies braukt vismaz 2 reizes. Ja kādam nepieciešama kursa bullīšu izpildīšanā, tad lūdzu vērsieties patiešo pie Šamans komandas. Pirmais mačs iesākās ar tābolu zīmē ar 2 gūtiem vārtiem, taču Šamans pēc spēles ekvatora izdodas pagriezt enerģiju sev par labu, izlīdzinot uz 2-2. Protams, pie šāda rezultāta neiztikt arī bez kašķiem. Labi, ka bullīšos laukumā ir tikai viens spēlētājs no katras komandas. Pirmajā spēlē Jurija Kulakovu un Mihaila Kšņevska meistarība atnes uzvaru šamaņiem. Atbildes mačs jau atkal bullīši pēc 1-1 pamatlaika, taču šoreiz tie ievilkās vēl garāk un vēl dramatiskāk. Te gan ļaušu jums vienkārši paklausīties, ko par šo saka mūsu komentētājs Emīls Gusārovs un Frederiks Posipaiko. Ir vārti! Un viņš gūst vārtus! Skrejienā uz Askotu vārtiem. Ir vārti! Arī šī spēle, līdzīgi kā pirmā spēle, ir noslēgusies ar Šamans uzvaru pēcspēles metienos. Zemgalsāji tika nomedīti, Ūsiņš tika nodzīts, un tagad tikai atliek iztukšot brāli. Taču pirmajā spēlē brāli iztukšot neizdevās. Pirms pirmajiem gūtajiem vārtiem no katras komandas pa 6 soda minūtēm. Taču pēc visiem izturētajiem mazākumiem Hauss ir pirmie, kas gūst vārtus. Šoreiz varonis ir Aivis Jonikāns. Drīz pēc tam tukumnieku Markus Vīksna pierāda, kāpēc viņš ir divīzijas rezultatīvākais spēlētājs, gūstot 2 vārtus, un tād statistikai pievienojas arī Juris Pone un Miks Zembergs. Pirmais mačs par labu tukumniekiem. Tagad viņiem jādodas ciemos uz Ogri. E7 divīzijā iegrozies tā, ka abu komandu mājas ledus ir tikai ar 1 diennakts starpību. Trešajā mačā Rois Skrebels no Robina Tedža un Dmitrija Durādina piespēlēm guva kārtējos vārtus, taču Ūriekstu uzreiz izlīdzina uz 1-1. Trešais periods iesākās ar Krista Brūzīša plašu wraparound ap vārtiem un arī precīzu NHL cienīgu metienu. Pēc tam Aizvuls izturēja 2 mazākumus un ieguva 3. sērijas uzvaras punktu. 4. mačs, pirmais no šīs sezonas, kad uz ledus tiek atvests Namejā kauss. Ar spilgtu promo video, kur, ja tu vēl neesi noskaties, tad ļoti iesaku to izdarīt. Likmes ir augstas, ļoti augstas abām komandām, taču Vladislavs Balejs Aizvuls vārtos ir nepārspējams, un Jāņa Plumas vadītā uzbrucēja vienība atnes vienīgos Aizvuls vārtus. Vēl mazliet nervu kutināšanas ar dažiem noraidījumiem, taču Aizvuls visu sezonas nastu var palaist vaļā. Cimdi, cepures un nūjas, viss var lidot pa gaisu, un Aizvuls E7 svin uzvaru! Ūrieks pingvīni ir sīvi un neatlaidīgi pretinieki, un viņu sīkstumu un attieksmi ir vērā ņemam. Tagad paklausīsimies, kas par šo uzvaru ir sakāms E7 rezultatīvitātes līderim Rojam Skrebelam. Patiesa komandas darbs tiešām ar džekiem.
izveidojamies par veselu īstu vienotu komandu. Pirmā sērija bija diezgan grūta. Tur mums sanāca bišķīt paspēkoties ar diezgan jaudīgu pretinieku, bet pēc tam aizgāja jau kā pa sviestu. Paldies organizatoriem, paldies faniem. Jā, šodien bija izcila hokeja atmosfēra, tā kā novēl arī pārējiem entuziastiem tik forši pavadīt finālu un beigās ar pozitīvām emocijām. Ja vēlies redzēt vairāk šādus video, piesako mūsu TikTok un Instagram kontiem. E8 divīzijā Vikingi 2 iesāk nedēļu tieši tā, kā vēlējušies. Mājas spēle un mājas uzvar. Lai arī vēl Kalpi bija pirmie, kas izvirsījās vadībā, Vikingi pēc minūtes panāk 1-1. Pēc tam daži no komandas izvicina dūrus, par ko arī katrs dabū 5+20. Neilgi pirms būtu jāsākās bullīšiem, Rudolfs Dzelzīts no Ivara Abrānova lēnās piespēles var veikt precīzu šāvienu, un caur vairākiem spēlētājiem Ripa atrod savu ceļu uz vārtu tīklu. 2-1 Vikingi notur rezultātu līdz pat spēles beigu sirēnai. Trešās spēles scenārijs ļoti līdzīgs. Šīs dienas varonis Jānis Ansons, kurš veic precīzu plaukstas metienu Vikings vārtos, un Emīls Zinkevičs, kurš ne tikai atdeva piespēli pirmajos vārtos, bet arī aktīvi nospēlē Vikingu aizsardzības zonā, izveidojot situāciju, kurā negūt vārtus būtu grēks. Starp abiem Valkalpu vārtiem ar veiksmīgu uzbrukumu atzīmējās Dāvis Zukurs, taču tie arī bija vienīgie Vikingu vārti. Līdz kausa spēlē vēl ceļš ejams, taču Valkalpu kausam šobrīd ir tuvāk. E9 finālā ir nonākušas divas komandas. Divīzijas līderi L&L Labais Krasts un Patrioti 3. Finālā L&L spēlēs pirmoreiz. Savukārt Patriotiem fināls asociējās ar darbiņu, kas pagājušajā sezonā netika izdarīts līdz galam, piekāpjoties Piečuku vienībai. Šosezon E9 finālu iesāk favorīti L&L, kuriem Matīs Sāķis ir pirmais pie atlikušās Ripas, panākot 1-0. Drīz pēc tam Patriotu Edgars Indāns izlīdzina uz 1-1 un Aivis Sušiņš pat izvirza Patriotus vadībā. Patrioti, esot vadībā, izpelnās soda metienu, kuru izpilda divīzijas rezultatīvākais spēlētājs Niklaus Romanovskis un ar hardstop samulsina vārtsargu, izlīdzinot rezultātu. Trešos L&L vārtus guva Vadims Janučkovskis, kas pārslido visu laukumu cauri Patriotu spēlētājiem un ar plaukstas metienu raida Ripu devītniekām. Šobrīd sērijā 1-0 par labu L&L, bet mēs esam pārliecināti, ka Patrioti savās mājas sienās spēs rast atbildi. Spilgta, patiešām spilgta šī nedēļa, un tad jau redzēsim, vai nākamā atnesīs noslēgumu kādā no 7 atlikušajām divīzijām, kur vēl notiek cīņa par namējā kausu.